Tātad apostols Pāvils atrodas pacietījumā un romiešu pārvaldnieks uzklausa tās sūdzības, ko jūdi ceļ pret apostolu. Un viņi stāsta visu kaut ko, ka viņš neklausīja keizaram, ka viņš ir pret templi, ka viņš ir izdarījis sliktas lietas templī un tā tālāk. Varskot, visu kaut ko. Bet ar mērķi, lai apostolu Pāvilu nonāvētu, lai varētu krustā piesist tāpat kā Jēzu. Tieši tāda paša doma, visādas viltus apsūdzības, lai viņu piesist krustā. Un apostols Pāvils to visu noklausījies, un mēs jau arī lasījām arī pašā iesākumā, ko viņš saka, ka viņš tātad kalpo saskaņā ar savu ticību. Viņi par to ielika cietumā 2 gadus. Un kāpēc 2 gadus viņš bija cietumā? Tāpēc, ka šis Romas pārvaldnieks bija korumpēts pārvaldnieks. Korumpēts. Viņš gaidīja, kad apostols Pāvils samaksās kukuli par atbrīvošanu. Bet, tā kā tajos laikos kristieši kukuļus nemaksāja par atbrīvošanu, tad viņam nācās 2 gadus sēdēt cietumā. Un romiešu pārvaldnieku nomainīja nākamais pārvaldnieks. Un tad, kad bija nākamais pārvaldnieks, tad apsūdzības atkal atsākās no jauna. Jo, jāsaprot, tas pārvaldnieks bija ļoti liela vara. Viņam bija vara par dzīvību un nāvi. Jā, viņš bija tas, kas piesprieda nāves sodi. Un tāpēc jūdi uzreiz sūtīja atkal delegāciju pie jaunā romiešu pārvaldnieka, lai apostolu Pāvilu varētu nonāvēt. Lūk, apostols Pāvils tātad aizstāvās, jā, un saka savas runas beigās: ja es esmu darījis netaisnību vai kaut ko, par ko būtu nāvi pelnījis, tad es neliedzos mirt. Bet ja tam nav nekāda pamata, par ko tie man apsūdz, tad neviens nevar mani viņiem nodot. Tātad jūdi gribēja, lai pārvaldnieks piespriež nāves sodu un piesit viņu krustā vai nocērt galvu, kā tur attiecīgi. Bet arī viņš saka šim pārvaldniekam: ja jūs uzskatāt, ka es esmu nevainīgs, jūs nedrīkstat man nodot viņu rokās, viņu tiesai. Jo tāpēc tā bieži vien bija tāda prakse, kā romiešu pārvaldnieks saka: es viņā nekādu noziegumu neatrodu, ejiet un jūs tātad skatiet, jā, jūs viņu notiesājiet. Un apostols Pāvils saka: bet ja viņu sūdzības ir bez pamata, tad tu nedrīksti man viņu nodot, mani viņiem attiecīgi. Jā. Tad tu nedrīksti mani viņiem nodot. Un viņš interesants vārds saka beigās: es piesaucu keizaru. Tas tiesu sistēmā bija tāds, varbūt arī pat pēdējais gājiens sameklēt taisnību. Mūsu dienās cilvēki taisa video Krievijas iedzīvotāji un raksta un saka: dārgais Putin, mums tur notiek visādas netaisnības. Dārgais Putin, mēs zinām, ka tu esi nevainīgs, tu esi labs. Tikai tavi bajāri ir slikti, bet tu esi pats labs. Jā. Tad lūdzu palīdzi mums. Tā ir tāda mūsdienu ķeizara piesaukšana. Bet Romā piesauca savādākā veidā. Tad, kad necerēja vairs dabūt nekādu palīdzību, tad piesauca ķeizara vārdu, un tas nozīmēja, ka cilvēks sev nodod ķeizara spriedumam. Ka viņam ir jābrauc uz Romu, pie Romas ķeizara, ar visu šo lietu, kur tiek izstāstīts, kāda ir apsūdzība, kur viņš ir vai viņš ir vainīgs vai nevainīgs, to nesaka.
Un tad arī ķēzaram, protams, viņš zina, ka viņš ir piesaucis ķēzara vārdu. Un tad gala spriedums ir šim ķēzaram. Gala spriedums. Vai nu atbrīvo, vai nu nonāvē. Apostols Pāvils tātad piesaucis ķēzaru, lai nonāktu Romā. Vai tā bija viņa vienīgā iespēja tikt brīvam no jūdu vajāšanām? Manas personīgās domas ir tādas, ka Dievs būtu viņu paglābis no šo jūdu apsūdzībām. Viņš būtu paglābis. Bet šeit iet runa par citu lietu. Jēzus bija Pāvilam sacījis, ka viņam būs jāliecina par Jēzu ķēniņu priekšā. Un te nu tā arī notiek, jā, ka ķēniņa priekšā viņš liecinās, un pēc tam viņš liecinās paša lielākā tā laika ķēniņa priekšā, ir Romas ķēzara priekšā. Un, lai tas varētu būt piepildīties, vienīgā iespēja apustulim bija iet uz ķēzara tiesu. Cita iespēja nebija. Viņu nelaist pie ķēzara, lai viņš stāstītu par Jēzu Kristu. Bet tā kā viņu apsūdz kā kristieti un saka, ka viņš ir nāvi pelnījis, tad viņš saka, labi, es iešu ķēzara priekšā, un es visu izstāstīšu. Tātad tas bija romiešu ķēzars, kuram paveicās dzirdēt par Jēzu Kristu no paša apustuļa. Protams, arī viņš atbildēja, tu esi piesaucis ķēzaru, tie ķēzari, tev būs jāiet. Ķēzara būs jāiet. Kopš tā brīža, kad tātad romiešu pārvaldnieks ir pateicis, ka jā, būs jāiet pie ķēzara, tas nozīmē, ka viņš maksā naudu cietumsargiem un karavīriem, kuru pavadīs apustuli līdz Romai un atbrauks atpakaļ. Jo, protams, var piesaukt ķēzaru vārdu, bet kā ar naudiņu, kā tur tikt? Nauda vienmēr ir no budžeta, nāk no valsts budžeta. Un tāpēc pārvaldnieks ir tas, kas dod gala spriedumu. Jā, tu viņu piesauc, tad tev būs jādara. Tas arī. Viņš apspriedās vēlāk ar ķēniņu Herodu. Tas apaļais tur uz gultas zilā apģērbā, tas ir ķēniņš Herods. Bet ne tas briesmonis, kas bija agrāk. Bet otrs ar pievārdu Agripa. Tā kā Agripa. Bija vairāk Herodu. Un šis bija tas labvēlīgākais no visiem. Un viņam bija līdz arī sieva. Un Romas pārvaldnieks viņam izstāstīja visu šo situāciju. Un tad šis vietējais ķēniņš teica, es pats arī gribētu šo cilvēku dzirdēt. Tātad viņš bija interesēts. Kas tad tas par gadījumu, ka ķēzara piesauc un ir gatavs uz Romu braukt? Un apostols Pāvils atkal nonāk tiesas priekšā, un viņam ir iespēja atkal runāt. Un šī gadījumā jau tā kā Jēzus bija viņam sacījis, ka tu būsi par liecinieku ķēniņu priekšā. Tas ir pirmais ķēniņš, kas viņu dzird. Un ko viņš saka? Dievs man palīdzēs līdz šai dienai, un es šeit stāvu kā liecinieks. Kā liecinieks. Jēzus liecinieks tātad. Maziem un lieliem. Neko citu nesludinādams kā vien to, ko pravieši un Mūzus par nākamajām lietām runājuši. Ka Kristum bija jācieš. Un viņš ir pirmais no mirušiem augšām cēlies, sludināt gaismu savai tautai un pagāniem.
Tad viņš arī norāda šo stāstu, šo vēsti, ko viņš ir stāstījis arī romiešiem, arī Herodam, ka tā ir visiem domāt, arī viņiem. Jo parasti jūdi bija tādi, sacīdami, ka Kristus tas ir tikai mums. Dievs Kristus sūtīs tikai jūdu tautai, nevienam citam. Un šeit apostols Pāvils viņš pārsteidz, sacīdams, jūs domājāt, ka tā kā jūdi saka, ka Kristus ir tikai Izraēla tautai. Viņš saka, nē, viņš ir no mirušajiem augšām cēlies, lai sludinātu gaismu gan savai tautai, gan arī pagāniem, tātad romiešiem, grieķiem un arī mums, kas šeit dzīvoja. Un interesanti, ka šis ķēniņš, Herods, viņš noklausījies teica, tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti. Mums, protams, ir žēl, ka viņu gandrīz pārliecina, jo vārds gandrīz nenozīmē neko. Gandrīz nevar pārlikt bedrē pāri, gandrīz nevar pārlikt ugunskuram pāri, un gandrīz nevar nomirt, un gandrīz nevar dzīvot. Gandrīz, diemžēl, tas tā nav. Un apostols Pāvils izteica tad novēlējumu. Un šis novēlējums ir tāds, ko mēs lasām. Lai Dievs dod, ka agri vai vēlu nevien tu, kas gandrīz tici, viņš gandrīz tic, ka nevien tu, Herod, bet arī visi, kas mani šodien dzird, arī tavs sieva, Romas pārvaldnieks, visi šie policisti, karavīri, visi, kas dzird, kļūtu tādi paši kā es par kristiešiem. Tikai bez šīm ķēdēm, kas uz manām rokām ir. Kā brīvi cilvēki, nevis kā cietumnieki. Un tad viņi savā starpā pārunājās un saka, mēs jau viņu varētu laist brīvi, bet viņš ir piesaucis ķēzaru, tāpēc mums viņš jāsūt uz Romu. Un tā viņu iesēdina kuģī. Kuģi bija diezgan lieli tajā laikā. Tas nav karakuģis, kas bija maziņš. Ja bija dažādi karakuģi, lieli un mazi. Bet tas bija graudu kuģis, kurā veda graudus no Ēģiptes. Un šie graudu kuģi ceļoja ar krastu, viņi piestāja ostas pilsētās. Kuļošana tādā laikā bija ļoti grūta nodarbība. Mēs vēlāk to arī skatīsimies Bībelē, kā tas rakstīts. Grūti ir kuģot pat par vidusjūru, kurā teikt ir silts. Un tomēr arī tur ir lielas briesmas. Tāpēc kuģošana bija liela māksla tādā laikā. Un tagad karavīri pavadībā viņš sāk savu ceļu. Un šeit ir parādīts uz kartes labajā pusē Sidonas pilsēta. Ir otrs tāda pilsēta, no kuras viņi sūtīs uz Romu kuģī. Šāds apmēram tas kuģis esot izskatījies. Un viņi, protams, nonāca vētrā. Apostols Pāvils, protams, brīdināja par to, ka vētras ir iespējamas un ka nevajag steigties, ka jāpārziemo attiecīgi. Un tā tagad slavena sala Krēta, kur ir daudz kūrorti mūsdienās, turismus un tā tālāk. Bet tajos laikos, protams, tur nebija nekāds turismus, visi dzīvoja, tur bija ostas. Tas bija punkti, kur kuģinieki varēja apstāties, kur kuģinieki varēja paslēpt no vētras savus kuģus, kur viņi varēja pārziemot, ja viņi nepaspēja vasaras laikā un rudens sākumā aizbraukt uz savu vajadzīgo galamērķi. Tātad pasargāt kuģus un kravu. Tātad svarīgs ostas sala. Un mēs redzam, ka tur atzīmēti ir šie gadi, 58. un 61. gads pēc Kristus dzimšanas. Un tas, protams, ir gadi, kad valdīja Romā ķēzars Nērons. Viņš bija ļoti slikts ķēzars. Tāpēc jau bija liels risks,
pat nonākt viņa priekšā uz tiesu. Bet cik tik ļaunam ķēzaram Dievs gribēja, lai apostolis sludina. Jo, lai varētu teikt, viņš bija liels ļaundaris, un ka Dievs viņu tiešām ellē pareizi nobrūdīs, viņam vajadzēja arī dzirdēt arī šo vēstījumu par Kristu. Un apostolis Pāvils brīdina un saka, braucot būs grūtības un lielas briesmas, nevien kravai, bet arī kuģim un mūsu dzīvībām. Kravai tāpēc, ka tie bija graudi, un lielu ūdens viļņi viņus sabojā tos graudus vienkārši. Tad krava, galvenā krava graudi, tas aizies bojā, un papildus krava, kas bija visur uz klāja salikta, tā arī vētras laikā var aiziet bojā. Bet viņi saka, bet pat pašam kuģim un mūsu dzīvībām. Bet viņi, protams, neklausīja, jo gribēja sasniegt Romu pēc iespējas ātrāk. Tā tas notiek, kad neuzklausa Dieva sūtņus, ka notiek milzu problēmas. Un tā arī bija. Iesākās milzīga vētra, viņus dzenāja šurpu turpu, jo tajos laikos vēl nebija izgudrots kompass, un mākoņi vētras laikā aizsēs zvaigznes. Un cilvēkiem ir ļoti grūti atrast pareizo virzienu. Dienas laikā vēl neko var atrast šo virzienu, jo kaut kur saule spīd, spilgtāk vienkārši, jā. Un cilvēki zina apmēram, kad saule aust, ap 6 no rīta, kad viņi riet ap 6 no rīta, un tad viņiem sāk skatīties, kur saule ir spilgtākā, tā ir dienvidu puse. Bet tikko ir nakts, tā ir sākās maldīšanās, jo zvaigznes nevar redzēt, nespīd nekas, kas varētu viņiem norādīt, kur ir dienvidi, kur ir ziemeļi, un kur ir liela maldīšanās. Un tā viņus pa to jūru mētāja. Viņi nezināja, kur. Mēs redzam šeit parādīs, kā viņi jau met kravu ārā, lai kuģis nenoslīgtu. Tātad kravu prom, visus smagos, ko vien var, visus smagos pat troses smagās, lai tikai kuģis neapgāstos. Jo redziet, visi šie labumi tika sakrauti uz klāja virspuses. Un tad, kad sāk šūpoties, tad viņi brauc šurpu turpu. Šitā te. Un ja viņi nebrauc, tad viņi palīdz kuģim vēl vairāk sasvērties. Un tāpēc viņi met nost, lai smaguma centrs būtu pašā apakšā kuģim. Un lai tā svārstīšanās būtu drošāka. Tāpēc, ja kas ir smags, māc prom no klāja. Paliek tikai cilvēki. Apostolis Pāvils sacīja, ka jātur drošs prāts. Kāpēc viņš saka? Tāpēc, kā Dievs uz viņu runājas. Neviens no jums neies bojā, tikai kuģis. Šī naktī man piestājās Dieva eņģelis, kam es piederu un arī kalpoju. Ko tad viņš viņam sacīja? Viņš sacīja, nebīsties, Pāvil, tev jāstājas ķēzara priekšā. Tātad apostolis Pāvils skaidrs paliks dzīves. Bet viņš saka, bet Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī. Tātad izglābsies arī visi citi. Un ko tad viņi dara? Viņi sāk ievest ankurus, par ko bremzē kuģi. Jo ankura nav domāta, lai viņi kuģi uz vietas iedzītu iekšā kaut kur, ka viņš tur stāv tā kā piesiets pie krasta. Bet ankuri ir tie, kas pagriež vajadzīgā virzienā un neļauj kuģim peldēt tur, kur vējš pūš. Vienkārši bremzē, un viņš tā lēnām brauc uz priekšu. Tad ankuri bija domāta bremzēšanai. Tur bija tā jūrnieki, kas izdomāja, ka viņi bēgšot ar laivām projām. Jo tajā laikā bija arī glābšanas laiviņas, un jūrnieki izdomāja, ko mēs te paliksim, aiziesim bojā, labāk sēdīsimies laiviņās. Un tur jāsaka, liels ir neprāts. Cik liels ir kuģis un cik maza ir laiviņa, kādas viņiem iespējas izglābties mazā laiviņā.
Bet acīm redzot no tās ilgstošās vētras, kas bija ļoti ilga vētra, šūpoja, un visām tā bailēm un uztraukumiem viņiem jau bija prātiņš sagriezis, nepareizā virzienā, un viņi domāja, ka var ar mazu laivu izglābties no vētras. Bet apstults Pāvils sacīja, nē, viņš saka, nedrīkst ļaut tam notikt. Viņš sacīja virsniekiem, jo, ja viņi aizbēgs projām, tad visi pārējie arī mirs. Izņemot Pāvilu. Jā. Un viņš saka, es jums teicu kaut ko ēst, tas jums nāks par labi, jo nevienam no jums nemats no galvas nekritīs. Tātad pirms pamest kuģi, viņš saka, kārtīgi paēdiet. Jā. Visi izglābsies. Attiecīgi. Un tad viņš ņēma maizi, lauza un dalīja visiem, un visi paēda. Un tā viņi nonāca pie Maltas salas, kas atrodas netālu no Itālijas. Un arī vēlāk vēlreiz uzlikšu to pašu video ar Maltas salu, lai redzētu, kur apostols Pāvils tātad piestājās ar šo kuģi netālu no krasta, bet līdz krastam kuģis arī netika, jo vētra bija liela, un uz klintīm viņš uzdūrās un saplīsa. Tā viņi noņēma visas boras, bet, kā es saku, tas ir klinšaina vieta, tur klintis un kuģis uzskrēja virsū klintīm. Romiešu karavīri savukārt izdomāja, ka viņi nogalinās visus cietumniekus. Kāpēc viņi to darīja? Tāpēc, ka par cietumnieka palaišanu vaļā pašiem karavīriem draudēja nāves sods. Viņi apmēram domāja tā, ja kāds no viņiem aizbēgs vētras laikā, mūs atprasīs, un nāves sodu piespriedīs vēl. Mēs to negribam, labāk mēs nonāvēsim visus cietumniekus. Bet viņu komandieris saprastams, ka viņiem nonāvēs arī Pāvilu. Viņam vairāk interesē Pāvils nekā pārējie. Un varētu arī saprast, kāpēc, jo Pāvils izrādījās gluži kā pravietis. Viņš zināja iepriekš, ka būs smaga vētra. Pāvils sacīja, ka Dievs viņus izglābs. Un romiešu komandieriem likās, ka nebūtu labi, ja vienīgo, kas viņam varētu garantēt izglābšanos, ka to ņems un karavīri nonāvēs. Un tāpēc viņš aizliedza karavīriem nonāvēt cietumniekus un teica, visiem jāpeld uz krastu pašiem. Un tā viņi visi leca iekšā un peldēja uz krastu un izkāpa Maltas krastā. Tas šoreiz arī viss ir. Bet kas mums no tā redzams? Mēs ievērojam, ka tam, kas paļaujās uz Dievu un lūdz pēc viņa vadības, Dievs šo vadību dod. Apostolim Pāvilam, protams, deva sūtot eņģeli, runājot uz viņu, apsolot, ka tu nonāksi tur, kur es tevi sūtu, tu izdarīsi to, ko es esmu tev pavēlējis darīt, par to nesatraucies. Un, protams, cilvēkiem varētu teikt, saprotams, apostols Pāvils ir īpašs, viņam savu īpašu misiju, Dievs viņam pavēlēja. Protams, ka apostols Pāvils var būt drošs par to, ka viņš nenoslīgs. Bet kā tad ar pārējiem, kā tad ar kristiešiem? Kad vienkāršiem tādiem kristiešiem, kuri Bībelē nav pieminēta vārdu, viņiem nav nekādu īpašo uzdevumu, nav viņiem. Bet kā tad ar viņiem? Un te es varētu to teikt līdzībā, kā arī ar šiem Kristus lieciniekiem, kas ilgi nenodzīvoja. Kā piemēram Stefans, kur nomētāja ar akmeņiem par Kristus vārdu. Vai apostols Jēkabs, Jāņa brālis, kuram nocirta galva ar zoberu, viņš nevarēja ilgu laiku būt kristietis. Viņš ātri, kas tika noķerts, vajāts tātad un piespriests nāves sods. Bet šeit ir tieši tas pats, tad, kad mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mēs ar to uzticamies, un lūdzam, lai Dieva prāts arī notiek pie mums. Jo kādam tā var būt, gara dzīve,
Kādam tā var būt īsa dzīve. Kādam tā var būt izglābšanās no briesmām, bet kādam tā var būt drosmīga nomiršana. Jo to, ko apostols Pāvils arī sacīja, ka vai mēs dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam tam kungam. Viņš saka, starpības lielas starp to, vai dzīvojam, vai mirstam. Ja mēs piederam Kristum, tad mums pieder mūžīgā dzīvība. Ja mēs piederam Kristum, tad mums pieder Kristus mantojums. Ja mēs piederam Kristum, tas ir pats galvenais, kas mums ir. Jo Kristus arī mums pieder. Tātad šī uzticēšanās, ka mēs piederam Kristum, šeit un mūžībā. Vienalga vai dzīvojam, vai mirstam. Lūk, tas ir vienkāršam kristietim jāņem vērā, kā to apstuļi parāda. Arī apstuļi vidū bija, kā mēs saprotam, bija brīnišķīgas izglābšanās kā apstulim Pēterim, kad viņu eņģelis izved no cietumā. Un tā bija divreiz apstuli Pēteri izved eņģelis no cietuma. Bet, kad apostols Pēteris jau sludināja Romā, tad galvaspilsētā, un devās ārpusē no Romas, bēgdams no šī paša ķēzara Nērona rīkotajām kristiešu vajāšanā. Tad, kā leģenda stāsta, Jēzus viņu sastapa ceļā ārpus Romas pilsētas un uzdeva jautājumu, kur tu ej, Pēter? Un aizgāja pats Jēzus uz Romu. Un tad Pēteris pagriezās atpakaļ un atkal devās uz Romu, kur viņš arī nomira piesist pie krusta. Tātad, kā mēs redzam, kristiešu šī atbilde uz to ir tāda. Es paļaujos uz Dievu, paļaujos uz Kristu, kad es viņam piederu. Vai es dzīvošu, vai es nomiršu, es piederu viņam. Un tāpēc es turu drošu prātu. Un lūk, tas arī tas galvenais ir šis temats, ko gribēju šodien pastāstīt.